Kāds ir tavs golfa līmenis? Uz šobrīd elites, pasaules elites. Es varētu tagad aiziet uz PGA Tour, viņš saucās, jā, un spēlēt labākajā. Vai kur cilvēki. Tas nav smieklīgi, tā ir. Un es tikko to pats atklāju. Tā vispār es nezināju, ka golfs ir mans talants. Jā, un kurš no taviem komandas biedriem arī varētu uzvarēt golfa turnīrā? Nu, ja es nespēlētu, tad Mārtiņš Slāniņš laikam. Viņam tāda sitiena ik pa laikam sanāk, ik pa laikam nesanāk. Bet, Ir liels potenciāls. Jā, viņš ir jauns, viņam ir liels potenciāls. Tāpat kā Andrijs Ravinskis, kas mums te lodzis. Nu, es visvecākais, es jau potenciāli esmu sasniedzis. Bet viņiem ir kur skatīties, kam doties līdzi. Un cerēsim, ka kādu dienu arī redzēsim viņus uz golfa TV ekrāniem. Golfs ir garlaicīgs? Nē. Golfs ir viena no labākajām spēlēm. Labāks kā hokejs? Vasarā, jā, jo hokeja vasarā nav. Bet nē, hokejs ir labākais, kas vien var būt. Vai tu man parādīsi to elites golfa sitienu? Nē, jūs varat skatīties. Es nezinu, vai tas sanāks kā elites vai nesanāks, bet tā vispār parasti ir elites. Vienkārši, kad tev uznāk spiediens, tad nedaudz samazinās tas sitiena spēja. Labi, es domāju, tu parādi, mēs nofilmēsim, tad tu pateiksi, vai tas bija elites sitiens vai nebija. Pagaid, nu šitā es gan neuzsitīju. Golfa triki. Golfa Tas triki. ir elites sitiens, ja mēs aizējām tur kaut kādi 350 metri, es aptuveni tā runāju, un neviens nevar būt tik talantīgs, tomēr jāieliek darbs un rūpes tajā sitienā. Jā, es domāju, mēs iesim uz Berdiju un uzvarēsim turnīru. Veiksmi un uzvaru jums! Paldies!